Mājā braucot domājam, kā mēs varētu ievest iekšā, lai šerifs nejūtās kā saimnieks apbiežots, un lai viņi ienākot mājās, kur jau ir liels suns priekšā, arī nejustos bailīgi. Par pirmo Olīvijas un šerifa satikšanās vietu Inese un Guntis izvēlējušies netālo glaznaino Upmalas taciņu. Es ar Olīviju izgāju uz taciņas, vīrs atnāca pēc vilka, pēc šerifa, un tad mēs tā pastaigājoties ar viņiem satikāmies. Un viņi izrādīja draudzīgas attiecības uzreiz, saostījās, un abi reizē devās uz mūsu māju pusi. Tanī brīdī vēl Olīvija nezināja to, kad viņa satikusi savu labāko draugu, ar kuru gaidīs mūsu mājās no darba, ar kuru dosies kopējos izbraukumos un ar ko būs kopā laimīgi.